Tāds tas redzējums uz to. Tā, ir jautājumi deputātiem, lūdzu. Nav jautājums man skaidrībai. Tātad mēs tomēr to apvienot centīsimies sasaukt un izprast šo situāciju. Ja? Nu jā, tūlīt mēs visu... Otrs jautājums. Šodien ir 21. Es nesakoju līdzi valsts, kas notiek valstī, vai valstī ir pieņems budžets. Budžets ir pieņemts gada beigās, manuprāt, 30. decembrī. Tas nozīmē, pareizi jāpārcis. Jā. Nu, tas nozīmē, ka līdz 28. februārim mums ir jāapstiprina. Šeit man uzreiz to, ka ir jau 20. datums, bet mēs vēl par budžetu tikai dzirdam, ka neko nedzirdam. Nē. Budžets ir rīkojums, visi strādā pie budžeta. Visas iestādes, visas iesniedz savus visus nav tā. Tātad apvienotā komiteja būs. Pieprasījumi ir iesniegti. Jūs tagad man tikai noformulēsiet par kādu jautājumu tā apvienotā komiteja. Jūs saņemsiet, es saprotu, iesniegumus no skolām. Jā. Tad pamatoties uz kāds jautājums? Nu, viss skaidrs, jā. Paldies. Skolas ir... Jā, viss, paldies. Tā. Lūdzu, vēl par interešu izglītību. Ir kādam jautājums? Lūdzu. Es par pirmo punktu gribu parunāt. Lūdzu. Pirmkārt, es būtu priecīgs, ja finanšu nodaļas vadītāja var pierādīt, kādi lēmumi pieņemti ar mūsu balsojumu noveda līdz tam, ka mums ir tāda pašlaik praktiski kaut kāda katastrofa. Ja? Jo es, kā deputāts, visu mūžu prasīju, lai būtu tam vai tam lēmumā kaut atseigums. Otrais, ja es pilnīgi Igoram piekrītu, budžets jau pieņems, ja mums visi skaitļi ir zināmi, ja kāda finanšu komiteja Lielceparas kundze paziņoja, kāda situācija ar jaunu budžetu. Es nepiekrītu runāt tikai par skolotājiem, tā kā Valentīna arī teica, ja mums ir minimāla alga pacelam uz augšu, mums varbūt būs lētāka elektrība, varbūt dargāka, es tur tā nevaru apgalvot, ja? Nu, kas to var zināt, ja? Bet kur bija finanšu komitejas darbs, ka mēs jau pie tā strādājam, jo praktiski pilnīgi Igoram piekrītu šodien 21. janvaris. Tikai sākam runāt par skolotājiem, izrādās, ka, nu, tur kaut kādi tādi lēmumi, jā, vajadzīgi vai korekcija. Skaidro lūdzu par budžetu, kas tiek strādāts. Nē, nu, ko tur skaidrot? Jūs, kā finanšu komitejas vadītāji, nesasauca nevienu komiteju šogad, lai jau sākt runāt par budžetu. To, ko jūs tur strādājat, es jau dzirdēju sociāla komiteja, jā. Vienam otram deputātam kaut kāda ir informācija, tur mēs partnerējam, tur izšķirdējam, ja, bet principā komiteja finanšu vēl neviena jautājuma par budžetu nerunāja. Mēs jau runājam par atbalstu projektam, a man pašlaik ir jautājums. Ja mēs nevaram saviem darbiniekiem garantēt to, ko mēs garantējam un izmaksājam 14. gada, varbūt man nav vajadzīgs neviens projekts. Varbūt, es nerunāju tā, bet es negribu, lai direktors pats sev raksta samazināt algu. Nu kaut kādi drusku jocīgi, jā. Tā, sapratu, mēs tagad par budžetu runājam. Jā, mēs runājam par finanšu komitejas darbu nodrošināšanu. Jā, mums galvenais prioritārs jautājums pašlaik līdz 28. kaut kādam 7. datumam februārim ir budžets, jā. To, ko jūs tur strādājat ārpus komitejām un jums ir kaut kādas gaitiņos vai sapulces savas, ja, vai apspriešana, es apsveicu, bet jūs lūdzu pastāstiet, bija sasaukta finanšu komiteja par budžetu 15. gadiem. Mīļais deputāts. Nē, mīļais nevajag. Jā. Nu, savādāk nevar, jā. Mēs tagad runājam par mērķdotāciju. Pagaidiet, jūs dzirdēt, jā, aiz šo jautājumu. Jūs paliksiet pēc sēdes, ja man uzjautāsiet. Nē, es negribu jums kaut ko ārpus. Es vēlreiz atkārtoju. Es negribu kameras priekšā jums atbildēt uz jautājumiem, kurus jūs uzdodat. Jūs paņemat audio ierakstu, sociālā komiteja, galvenais jautājums. Mums ar līdzekļiem liela problēma, mums vajag kaut ko darīt tur un tur. Trūks tur. Kur ir oficiāli finanšu komitejas kaut kāds redzējums par situāciju, cik mēs bonusā vai cik mēs zaudējam, cik ar nodokļiem mēs pazaudēsim, jā, vai ieņemumi kaut kādi. Un tad runāt, jā. A šeit ir tāda mērķdotācija super, jā. Tā kā pēc likuma jūs sadaliet, es nobalsošu par
Tāpēc, ka es pareizi sapratu, ka mēs nekā mainīt nevaram, jā, bet vajag dzirdēt arī finanšu nodaļas vadītāju, kuras stāsta to, ko jūs laikam negribat dzirdēt, jā. Ka mēs atkal torpedējam lēmumu pieņemšanu, kura nav nekāda seguma, un pēc tam problēmas mums visiem, jā, bet tikai es sapratu, to jūs paši neizgudrot, laikam kaut kāds aizradījums bija no kaut kādiem institūcijiem, jo līdz tam nebija nekādas lielas pretestības no finanšu nodaļas vadītājas. Visi lēma projekti ar jums saskaņoti, un juridiski visu, ko pieņema deputāti pareizi vai nepareizi, saskaņoti ar jums. Un tā kā jūs dodat savu Mēs to saskaņu, analizējam tagad. mēs analizējam, Budžetu jūs analizējam. nestrādājat kā finanšu nodaļas komitejas vadītāji. Lūdzu, uzrakstiet rakstiski, ka es nestrādāju kā finanšu komitejas vadītāju. Viss, Mums ir pabeidzāt. vietnieks, ja man lūdzu, ja pabeidzāt. priekšsēdētāji nevar sasaukt, jūs kā vietnieks varat sasaukt mūsu finanšu komiteju, runāt par budžetu 15. Nāks gada. laiks un tiks sasaukt, tad par ko jūs uztraucaties? Kāds laiks? Jau Februāris ir. Februāris. Es gribu redzēt, jā. Jūs par 14. redzēsiet. gadu nesapratat neko, jā. Jā. Paldies. Lūdzu, Jā, paldies. Pabeidzāt savu monologu. Tā, lūdzu, Jūs balsosim. komentēsiet visu manu? Jūs Mīļais es jums, deputāts. jā, mīļais deputāts, Jā. cienījamais deputāts, Augsti ir godātais. augsti godātais. Cienījamais. Jā, ir laiks cilvēkam runāt. Cik jūs runājat par budžetu? Jūs gribat man pierādīt, ka mēs par budžetu nestrādājam. Ir rīkojumi izdoti. Visas iestādes strādā. Es vēl pajautāju, vai Finansu jums bija komiteja- kādreiz sasaukta finanšu komiteja pār plānotu 15. gadu? Atbildiet, nē. Nē, Visi, Vēl ejam pagaidām tālāk. nē. Viss, ejam tālāk. viss. Par to iet runa, ka jūs nestrādājat. Paldies. Lūdzu, Labi, jā, bezmaksas. Ļoti cienījami priekšsēdētāji un finanšu komitejas Paldies. vadītāji. Jā, labi. Tā. Nākošais, tātad balsojam par to, ka virzam mērķu dotācijas uz sēdi. Lūdzu, kas par to balsojam? Par. Visi par.